Visa sākums ir dabā. Ikvienā sfērā svarīgs ir izejmateriāls, tam jābūt dabīgam. Šajos svētkos aktuāls ir dāvanas, bet dāvināt saviem mīļajiem jūs varat cauru gadu. Ja jums rūp jūsu labklājība un nākotne, tad piena un maizes nama Daugava produkti ir domāti tieši jums. Daugava jau 20 gadus strādā, ražo, ja, un visu 20 gadus viņi strādā tikai un vienīgi ar 100% dabīgiem produktiem. Ja. Nekādiem piena pulveriem, nekādiem konservantiem, nekad dzīvē nav bijuši tādas lietas mums šeit. Ja. Mēs iepērkam un paši ražojam tikai un vienīgi dzīvu pienu, augstākā labuma. Ja. Jo viena lieta, ko es jums varu pateikt droši, kad viss sākās no izejvielas. Kāda ir izejviela, tāds būs rezultāts, tāds būs produkts. Tātad no sudraba zeltu mēs neuztaisīsim. Ja. Zeltu varam uztaisīt tik un vienīgi no zelta. Tāpēc es droši, liekot roku uz sirds, varu visiem 100% apliecināt, kā saimnieks Daugavas, kā mēs 100% izmantojam tikai dabīgas vielas, ja, Daugavas produkcijai, un tikai dabīgu pienu, un viss, kas maksimāli saistās ar produktu ticamības pakāpi, ja, tad ar savu parakstu apliecinu uz katru iepakojumu par to produktu kvalitāti un saturu, kas ir tur iekšā. Vaivara kungs arī stingri iesaka lietot bērniem pienu, jo tajā ir kalcijs, kas ir vajadzīgs augošam organismam. Kas attiecās uz Daugavas produktiem, ja, tad ir daudzas lietas tādas, kad mūsu pircēji ļoti daudz man raksta, ja, zvana un vienkārši interesējas par to, vai tiešām mēs teiksim, tajos pašos Daugavas jogurtos neizmantojam vēl kaut kādas tur sintētiskas piedevas vai ķīmiskas piedevas. Ja. Tad es vienmēr esmu viņus pārliecinājis un apliecinājis ar tādu augstu ticamības pakāpi par to, ka tie tiešām maksimāli tīri produkti. Arī ievārījums, ko mēs pievienojam klāt Daugavas jogurtam, ja, ir ražots pēc Daugavas receptes, ko ražo Pūres rūpnīca. Ja, tas nozīmē, kad tur ir tik un vienīgi ogas un cukurs. Tā ir vecmātes recepte. Daudzi aizdomāsies par to, ka jā, iepakojums jau ir smuks, bet varbūt tikai produktu viņi grib un negrib maksāt par iepakojumu. Daugava piedāvā plašu produktu sortimentu ne tikai iepakojumā, bet arī izlejumos un svaramos produktus, ja, kurus var brīvi iegādāties Daugavas tirdzniecības vietās. Ja, brīvi. Tāpēc šeit nevajadzētu būt šķērslim arī cenu ziņā, jo tā cena uz doto brīdi tiešām ir maksimāli piedzīta jau pašizmaksas jau līmenim. Ja, maksimāli uzņēmums ir optimizējis savus darba spēkus, ja, savus izdevumus, ja, lai negulstos uz produkta cenas virsū tie liekie kaut kādi izdevumi, ja, lai kas veidot maksimāli paaugstināt to cenu. Ja. Tāpēc es varu pateikt to, kad ar 20. decembri mums sāksies jauns 2011. gads, sauksies atbalsta gads pensionāriem, invalīdiem un klientiem ar Daugavas kartēm. Ja. Tas nozīmē, ka pensionāri un invalīdi varēs iepirkties par atlaides cenām, tikai ar apliecību. Viņiem nebūs jābūt Daugavas kartes īpašniekiem. Ļoti skaistas un patīkamas būs cenas, kad pircēji viņas ieraudzīs tiešām, jo pilnīgi visi 100% produkti būs uz atlaidēm. Tātad jau ar rītdienu dodaties uz Daugavas tirdzniecības vietām. Vēl kāda svarīga lieta. Liela daļa Daugavu saista ar piena produktiem, bet Daugavas pirmsākumi ir maizīte. To tā sāka cept jau 80. gadu beigās. Daugava ir viena no pirmajām Latvijā, kas sāka cept maizi pēc sentēvu receptēm. To iemācīja jau aizsaulē aizgājušais maizes cepšanas vecmeistars Blumberga kungs. Līdz ar to Daugava ir otrie, kas sāka cept šādu maizi. Un to jūs pazīstat zem brenda Sērenes maize. Daugavai ir arī savs konditorijas cehs, kur tiek ražoti visdažādākie našķi, kas ir tik aktuāli tieši šajā pirmsvētku laikā. Laimīgu jauno gadu! Izturēt, būt stipriem, veselīgiem, lai jums veicas!